Lai slavēts Jēzus Kristus. Klāt jaunais Katoļu baznīcas vēstneša numurs, un šajā numurā latviešu ārzemēs par misiju Norvēģijā, Latvijā. Ekumeniskais krustaceļš šogad aicinās pārdomāt savas personīgā krusta nozīmi. Karitas Latvija gavēņu rekolekcijās par tikšanos uz pilnību. Otrajās lieldienās vizītē Latvijā ieradīsies jaunais nuncijs. Noslēdzies konkurss Mēs kalpojam savā draudzē. Līvainos notiks mākslas darbu izsoli baznīcas remontu atbalstam. Lapā bērniem neparastā ikona. Viedoklis. Eiropas pilsoņu iniciatīva Viens no mums Eiropas parlamentā klausītāja piezīmes. Jauniešu lapā laimīgs arī ratiņkrēslā. Kāpēc vērts noskatīties filmu Nārs? Intervija Māsa Marija Krimā. Baznīcas pasaulē. Ķīnieši nepieļauj baznīcas nojaukšanu. Kristietes piespiedu laulību upuri Pakistānā. Jēzuītu priesteris kļūst par Sīrijas kara upuri. Grēksūdze uz ielas. Fotoreportāžā Pāvestu kanonizācija svētki Latvijā. Sludinājumi. Karitas žēlsirdības diena 10. maijā Rēzeknē. Ekumeniskais krustaceļš 18. aprīlī 11:30 sākums pie Svētā Jēkaba katedrāles. Rekolekcijas Vai tu gribi būt laimīgs vai normāls? No 25. līdz 27. aprīlim. 25. aprīlī slavēšanas vakars Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā. Sveicam priestarus jubilejās, svētī kluso nedēļu līdz nākamajam numuram.